Aprīlī norisinājās tradicionālais zemesardzes militārais vingrinājums Arona, kurā piedalījās vairāk nekā 20 zemesargu komandas no visām Latvijas zemesardzes brigādēm. Šogad vingrinājumā tika integrēta bezpilota lidaparāta izmantošana, lai pilnveidotu zemesargu prasmes. Lai stiprinātu visaptverošu valsts aizsardzību, Zemesardzes 2. vidzemes brigādes medicīnas rota, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un reģionālās ārstniecības iestādes piedalījās kopīgās mācībās Ausma. Demonstrējot NATO klātbūtni reģionā Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārde, ieradās 2 Francijas iznīcinātāji Rafale. Šie lidaparāti šobrīd ir izvietoti Lietuvā, kur tie ikdienā pilda NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas uzdevumus. Aprīlī aizsardzības ministrija noslēdza līgumus ar 3 vietējiem uzņēmumiem par Latvijā ražotu bezpilotu sauszemes sistēmu piegādi un eksperimentālu ieviešanu nacionālajos bruņotajos spēkos.